Pavisam dažs vārdus par Latvijas-Krievijas attiecībām. Latvija Baltijas valstu vidū nenoliedzami arī piedzīvo savu pārrestartēšanu, arī savu pieredzi Zagruska vai reset policy. Es domāju, ka mēs esam vislabākajās attiecībās, un tas ir atkārtots gan no prezidenta, gan arī ekspertu līmenī, ka šobrīd mēs esam vislabākajās attiecībās ar Krieviju starp Baltijas valstīm. Un tas noteikti izriet no tā, ka vairāk elementi sakrīt. Sakrīt gan tas, kad ir vēlme veidot šeit šīs attiecības, gan ekonomiskās intereses, protams, un ekonomiskās iespējas, gan, protams, tie kopējie ietvari, kas padarīja šī situācija tāda, ka attiecību uzlabošana ir izdevīgāk nekā attiecību neuzlabošana. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. No otras puses, atkal šeit būtu jāatcerās, ka pārrestartēšana, kā Tomas Hendriks Ilves atkārto, ka pārrestartēšana nenozīmē, ka programmas tiek izmainītas. Principā tas nozīmē, ka kompjūters tiek pārrestartēts un ir iespēja attiecību uzlabošanai. Psiholoģiskā gaisotne noteikti ir uzlabota, bet programmas joprojām paliek. Viens no jautājumiem, ko es vērtēju kā iespējami pozitīvu, bet ar zināmiem izaicinājumiem atkal ir vēstures diskusija, par vēsturi jādiskutē. Es jau teicu, ka Polijas gadījums vai Polija ir atvērusi noteikti iespēju logu arī šajā jautājumā, bet šis jautājums noteikti nebūs pietiekoši viegli risināms, un šeit saglabāsies arī, zinām, sensitīvi, delikāti elementi. Pastāv, protams, ka attiecība asimetrija. Krievija ir lielvalsts, un Krievijai noteikti gan ir reģionāli, gan globāli skatījumi un intereses. Latvijai, protams, ka šis skatījums ir šaurāks, un varbūt arī mēs pieejam dažkārt lietām arī emocionālāk tāpēc. Bet tas, kas ir viens no tādiem elementiem lielā mērā kā konsensus, par ko ir izpratne, ka neskatoties un apzinoties uz šiem izaicinājumiem, uz to, ka attiecības noteikti neuzlabosies dienas laikā, kā arī pavisam nesen te intervijā Viktors izteicās avīzei, ka mums šīs attiecības ir jāveido akuratnā. Un tā izpratne par attiecību akurātu veidošanu ir ļoti, ļoti svarīga. Protams, ka tas nebūs vienkārši. Nebūs vienkārši vēl vairāk tāpēc, ka tuvojās vēlēšanas. Tuvojās vēlēšanas gan Krievijā, gan Gruzijā, gan Francijā, gan ASV. Un noteikti, ka vēlēšana laiks, kā pierāda vēsture, nekad nav tas labākais laiks, kurā teiksim, ir zinām piekāpšanās un iešana pretī. No otras puses, tāpēc vēlreiz ir tas aicinājums, ka attiecības arī priekšvēlēšana kampaņas laikā veidot pietiekoši akurātu un izveidot pēc iespējas vairāk sadarbības mehānismus šajā brīdī, kad ir izveidojusies tā kritiskā masa, lai attiecības uzlabotos, tas noteikti būtu iespējams un tas būtu arī jādara. Var teikt, ka ir mainījies daudz, kas, lai gan atkal fundamentālās lietas paliek, strukturālās lietas joprojām paliek, tās lēnām mainās. Var teikt, ka glāzē ir ūdens. Ja iepriekš noteikti bija pa pusēji tukšs, tad šodien vismaz psiholoģiski, atmosfēras ziņā tas ir pa pusēji jau pilns. Un tas, es domāju, ka ir labs sākums, lai arī šī attiecības turpinātos un uzlabotu jau augstākajā līmenī.